Labdien! Tātad man jautājums par jauniešu veselību, un jautājums ir sekojošs. Pētījuma rezultāti par jauniešu veselību Latvijā rāda, ka pieaug jauniešu īpatsvars, kuri regulāri smēķē un lieto alkoholu. Valstī ir ļoti augsts abortu skaits jaunām meitenēm un palielinās arī smēķējošo jauno grūtniešu skaits. Un tikai nedaudz jaunieši lieto kontracepciju pirmo dzimumattiecību laikā, turklāt daudzas no šīm te pirmajām dzimumattiecībām tiek veikts alkohola reibumā. Kādus konkrētus pasākumus jūsu partija paredzējusi veikt alkohola un tabakas lietošanas ierobežošanai un seksuāli reproduktīvās veselības veicināšanai jauniešu vidū? Paldies! Lūdzu, Karina. Paldies par jautājumu. Mēs arī sieviešu deputātu grupā esam tikušies ar jūsu organizāciju, esam uzklausījuši arī jūsu ierosinājumus un esam arī pēc tam tālāk tos mēģinājuši virzīt ministrijām. Konkrēti tas bija ierosinājums par veselības mācību skolā, jo daudzas no šīm lietām, jo sevišķi reproduktīvās veselības jautājumi, izrādās tā dzīves realitāte ir ļoti bēdīga, ka ne visus jautājumus izrunāt šobrīd ģimenēs, ka arī skolai būtu jānāk palīgā. Protams, mēs esam saņēmuši no izglītības ministrijas atbildi, ka skolēni ir ļoti noslogoti un jaunu priekšmetu ieviešana, sevišķi pamatskolā šobrīd ir problemātiski. Jūs te arī esat dzirdējuši diskusijas par dažādu priekšmetu tagad ieviešanu mācību programmā. Un tomēr tas ir jautājums arī par sociālās atstumtības un nabadzības mazināšanu sabiedrībā, un par to varētu runāt ilgi. Bet šeit būtu Latvijā jāatgriežas pie ekonomiskās attīstības, runājot par veselības aprūpi un reproduktīvās veselības jomu. Veselības aprūpē vakar mēs tikāmies ar Pasaules veselības organizāciju, tomēr pasaules un arī reģionu pieredze parāda, ka veselības aprūpē visvairāk būtu jākoncentrējas uz valsts, publisko veselības aprūpas sistēmu, atslogojot to cilvēku, pacientu tādu līdzmaksājumu, un tāpēc mēs iestājamies par 5% veselības aprūpē kopumā, no šobrīd 3,5 nevienā pasaules valstī. Šis rādītājs nav tik zems. Protams, palielinot ieņēmumus, likvidējot pelēko ekonomiku, mazinot es par to varētu ilgi runāt, tas varbūt nebija jautājums. Par tabaku un alkoholu šeit ir tie instrumenti, tas ir akcijas nodoklis, bet pacelt viņu var ļoti uzmanīgi, jo mums blakus ir Krievija, kur ļoti zemes nodoklis kontrabanda, tātad kontrabandas apkarošana un, protams, izglītība profilaks. Paldies! Paldies! Tagad vēlreiz atgādinu, par to, ka mums interesē, ko jūs darīsiet, jo mēs ierakstām, ko jūs darīsiet, un pēc tam salīdzināsim uz tiem darbiem. Tā ideja šeit. Lūdzu? Jā. Tad, ko darīsim? Par smēķēšanu mans personīgs viedoklis ir tāds, ka to ir iespējams ierobežot tikai vienīgi ceļot šī izstrādājuma cenu. Tas ir akcijas nodoklis. Jā, ir šis kontrabandas jautājums, un viņš nav izslēdzams, taču ceļot cenu cigaretēm varēs samazināt smēķētāju vēlmi to darīt. Par alkoholu un alkoholu lietošanu nepilngadīgo personu lokā uzskatu, ka viennozīmīgi ir jāpastiprina tātad policijas kontrole attiecīgi un viņu iesaistīšanās šī jautājuma risināšanā, jo mainīt vecumus, no kura var iegādāties alkoholu, neuzskata par liederīgu, bet tieši šī kontrole jau šobrīd, lai tiktu ievērot esošie normatīvie akti, 18 gadiem tad varam pirkt. Par veselības mācību skolās, kas savukārt tālāk varētu veicināt jauniešu izglītotību un zināšanas par to, kā sevi pasargāt. Es tiešām atzīšos, ka nezināju, vai vismaz šeit izskanētājs sapratu, ka šobrīd pamatskolā nav veselības mācība. Es, kad mācījos skolā, man tāda bija, un 9. klasē 8. es zināju, kas ir prezervatīvs. Šobrīd man par nožēlu jāatzīst, ka tas nav, bet tad, ja mēs runājam par izmaiņām skolu sistēmā, tas būtu jāievieš veselības mācība 8. un 9. klasē. Varbūt, ka pat agrāk, jā. Paldies!
laikā. Es laikā esmu drusku senāks nekā mans kolēģis, jo manā laikā mums veselības mācības nebija, toties bija zīlīgi. Tas tā. Tātad, pamatā ir droši vien, ka jāizskat problēma savādāk. Tas cīpiņās, no kurienes vispār sākās alkoholismu problēmas, no kurienes sākās smēķēšana. Un, zināmā mērā, teiksim, es teikšu arī tā bioloģija. Jā, droši vien, ka tas ir tāpēc, ka daļa no šo bērnu vecākiem ir ārpus Latvijas. Viņa ir Īrijā, viņa ir Lielbritānijā, viņa ir Spānijā, tur viņa strādā un bērni dzīvo vai labākajā gadījumā kopā ar vecākiem vai vienu no vecākiem, vai sliktākajā gadījumā, ja viņi, teiksim, ir drusku vecāki, tad viņi dzīvo vieni paši. Tas būtu no vienas puses. Ko darīt? Ko darīt, tas ir mums, manuprāt, visiem skaidrs, jo, kad šī pusē sēžot, gan arī tādā pusē, tad tas ir ekonomika. Ja, lai tie cilvēki, kas ir aizbraukuši strādāt, atgriezītos šeit, jo savādāk jomas, mēs domājam, ka diezgan mēs varēsim izdomāt. Tas ir no vienas puses. No otras puses, kā kolēģis teica, jā, protams, var cīnīties arī ar cigarešu cenu pacelšanu, ja, bet tā pašā laikā, kā mēs šobrīd jau redzam, mums īsti nav kārtības uz valsts robežas, kas ir ārpus Eiropas Savienības valstīm, ja, tā ir gan Krievija, gan Baltkrievija, tā rezultātā mums ir par veselu ciematu Latgalē, ja, kur šobrīd tirgo ne tikai cigaretes un alkoholu nelegāli, bet arī pārtikas preces. Ko darīt? Tāpēc būtu tomēr kaut kādā veidā jāsakārto šīs lietas, kas atrodas robežas, ja, tā skaitā arī būtu tomēr jāatjauno valsts policijas spēki, kas ir tur, ja, jo šobrīd valsts policija ir ļoti noplicināta. Jā, ir samazināts finansējums valsts policijai, kā rezultātā viņi nespēja izpildīt savas funkcijas. Tas būtu viens, otrs... Laiks. Varbūt jums sanāks, ka tam vēl jums būs iespēja, tiešām tas, ko jūs nepagāt atbildēt, jums būs iespēja pareklamēt arī savu vēlēšanu apvienību vai partiju. Varbūt tiešām, ja šis jautājums tik ļoti svarīgs, tad droši pierakstiet un tad arī izstāstiet. Ja? Paldies! Paldies! Es gribētu teikt, ka jauniešu veselību un arī seksuālo reproduktīvo veselību mēs nevaram atraukt no visas pārējās veselības aizsardzības mūsu valstī. Tās abas lietas ir saistītas. Es piekrītu kolēģiem, ka, ja tiks izvirzīts jautājums, jūs prasat, ko mēs darīsim, es gribu teikt, ka viens nav karotājs, mēs te visu, ko varam sasolīt, taču, ja tiks lēmts par to, ka nepieciešama ir veselības mācība un izglītošana, tad es noteikti šādu lietu atbalstītu. Mums ir nepieciešama sabiedrības informēšana. Piemēram, bija droši vien arī Valmierā, visā valstī bija liela kampaņa, lai sievietes, arī tostarp jaunās sievietes, nāk pārbaudīties pa velti. Visiem uz mājas par tērē valsts naudu sūtīja vēstules, lai nāk pārbaudīties. Pavisam neliels procents, kaut kur zem 2% tikai nāca pašas sievietes pārbaudīties, tostarp jaunās sievietes. Manuprāt, šeit arī tas ir nepieciešams, tieši tāpēc sāk no bērnības, no jaunības šīs lietas mācīt. Nevajadzētu pārstīties ar solījumiem. Mēs tagad 5% un mēs tagad apkarosim ēnu ekonomiku. Es domāju, ka šeit ļoti daudz grēkojusi, šeit pieminētā viena arī partija, kur pašlaik arī ir apvienība izveidojusies, ka viņi... Ko jūs darīsiet? Es domāju, ka šajā gadījumā nedrīkst apzakt bērnus, nedrīkst slimnīcās būt tādas valdes un tādas padomas, kas ir partiju vajadzībām nopludinājuši līdzekļus, mēs to visi ļoti labi zinām. Es nepiekrītu alkohola tirgošanas laika pagarināšanai, kas saimā tika no par labu Latviju viens no tādiem centīgākiem cilvēkiem to lobēja. Es domāju, ka tas ir pilnīgi nepareizi. Es piekrītu otra viņa partijas kolēģi Kučinskim, jau bijušam mēram, ka šis te alkohola tirgošana laiku mēs nedrīkstam pagarināt. Bet ticiet man, tas spiediens gan no visiem šiem ir gan saistībā ar akcijas, gan visu pārējo ir ārkārtīgi liels. Un nevajadzētu šeit vēl te solīt, ka mēs te pacelsim tagad akcīzi un arī šo kontroli palielināsim. Nevaram katram pusaudzim stāvēt klāt. Es gribēju uzreiz atgādināt, ka jums būs iespēja vienu no jūsu konkurentiem pēc tam uzdot vienu jautājumu. Tātad, ja tas būs tik svarīgi, to pateikt, tad lūdzu, pēc tam varēsiet uzdot šo jautājumu konkrētajam konkurentam. Lūdzu, Ādams Augums.
Jā, es mācījos tajā laikā, kad veselības mācība jau Budāti, to es labāk atceros. Laikam viņi tā vienveidīgi visu laiku attīstījās, tad mācīja, tad nemācīja. Noteikti šis priekšmets ir nepieciešams, tur man personīgi divu domu nav. Jautājums par to, kur pusauģi ņem cigaretes un alkoholu. Piedodiet, vecāki pārdod, tātad viņiem tā rūp viss šī problēma. Kāpēc jaunieši smēķē un liek alkoholu? Tāpēc brīvo laiku, diemžēl, viņiem nav kur likt. Un šeit ir jārunā par to, kādā veidā mēs viņus varam nodarbināt. Kādā veidā? Kādā, pirmkārt, līdzekļus, daudz vairāk līdzekļus, veltīt jauniešu un bērnu sportam. Piedodiet, es, diemžēl, tagad arī smēķēju, ar ko nelepojos, bet es smēķēju sāku tikai tad, kad beidz aktīvās sporta izgaitas, tas bija 33 gados. Un tur bija arī citi iemesli. No kā mēs atņemsim naudu, ja mēs dosim sportam? Šeit visu laiku, jūs ziniet, tas laikam ir mans jautājums par ēnu ekonomiku, es viņu atlikšu, savādāk es iekapsīšu. Es zinu, no kurienes to naudu var paņemt un kā viņi var izlietot. Jautājums, cik efektīvi mēs esam gatavi šos naudas līdzekļus izlietot un kur ieguldīt. Un ja mēs ņemam nedodam mūsu nākotnē pusauģiem, jauniešiem, aizmirsam par pensionāriem, tad nav ko mums darīt, un ir parlamentā. Paldies! Jā, es jau uzreiz atvainojos, kāda aizskāršu savu uzrodas sākumu. Raugiet, veselības mācība vienkārši mācību programmā nebūs laika, jo būs Bībeles mācība. Un Bībeles mācība atrisina visu, jo grēks pirms kāda veida grēkot, vienkārši prezentīvs nebūs vajadzīgs, jā. Varbūt nekorekts joks. Protams, veselības mācībai vieta būtu jāatrod. Jautājums tikai atkal kā rēķina, jo bērni nebūtu nav tik ļoti bezdarbības stundās. Es domāju, ka pietiekuši noslogot un atrast papildus vietas, kāda mācība priekšmetiem, tas ir grūti. Varbūt ir šīs audzināšanas stundas, tomēr jāapgādā pietiekoši, informatīvo materiālu, tieši skolotiem audzinātājiem jābūt labi informētiem. Runājot par savu pieredzi no 2, par 17 un 22, vai pateikt, ka šobrīd vismaz Rīgā, es nezinu, kā Valmierā, Rīgā tagad nepārtraukti dažādi skrējieni, tad 10 km, tad 42, tad 5, 8, tad velosipēdu braukšanas sacensības, tad kas vien ir. Un patiesībā pēc savu puikas es jūtu, ka Rīgā kļūst stilīgi, nedzert nepīpēt, jo ja tu dzer un pīpēt, tad tu nevar noskriet 10 km. Un te ir tā runa par to, ka iela jau nav vainīga. Iela var būt ļoti laba. Kamēr es strādāju Saimā, kamēr sieva strādāju Zodāzā līdz 9 vakarā, puika, viņš 4 gadi praktiski kaudas uz ielas. Spēlējot basketbolu, nodarbojoties ar pilnīgi tādu pagalmu kickboks, un ir bijuši šīs vietas, kur to darīt. Un līdz ar to te ir ļoti liels uzsvars, kā katra pašvaldība tiek ar sabiedriskajām organizācijām galā. Vai ir šis atbalsts sabiedriskajām organizācijām vai nē? Un no izglītības ministrijas puses, no Saeimas puses, protams, ir runa par līdzekļiem ārpusstundu aktivitātēm, ārpusstundu izglītībai, kas, protams, pēdējā laikā ir cietušas, un tā ir tā viena lieta, kas nedrīkstētu izglītības ministrijas budžeta sastādot ciest, būtībā šis atbalsts nevalstiskajām organizācijām, kuras nodrošina kvalitatīvu ārpusstundu darbu. Paldies!